Sveicināti! Tagad parunāsim par opacity mask. Tas ir kaut kas ļoti līdzīgs maskai Photoshopā. Būtībā tas ir objekts, kas ir pa virsu mūsu slānim, kurā ir nosacīti balta vai melna krāsa. Melnā krāsa paslēpj šīta slāņa pikseļus un baltā krāsa parāda. Kā tas izskatās praktiski? Ja mēs novietojam šo te pāreju, tas ir visparastākais taisnas stūris ar pielietotu pāreju no melnā uz balto krāsu. Ja mēs tagad izdalām abus slāņus un ejam uz sadaļu Transparency, ja jums viņas nav, tad jūs viņu varat atrast lūk šeit, Windows logā, Transparency, un nospiežam Make Mask, tad mēs redzam to, ka tā daļa, kura bija melna mūsu gradienta pārējā, paslēpj maskas pikseļus, un tā daļa, kura ir balta, ir caurspīdīga, un caur viņu mēs redzam mūsu apakšējo attēlu. Tagad ir dažas lietas, ko es jums gribētu pateikt. Ja mēs paskatīsimies slāņu panelī, mums ir visi mūsu projektā izmantotie slāņi. Ja mēs noklikšķināsim uz masku, tad mēs pārslēdzamies uz šī objekta maskas režīmu. Un kā jūs redzat, nekas cits mums te nav aktīvs, tikai mūsu maska. Mēs neko citu nevaram arī izdalīt. Ļoti svarīgi ir atcerēties, pārslēgties atpakaļ uz šo te attēlu, ja mēs gribam strādāt pārējos slāņos. Otra lieta, pēc kuras mēs varam pateikt, ka mēs esam iestrēguši opacity maskā, ir tas, ka projekta nosaukumā iekaviņās ir rakstīts opacity mask. Pārslēdzoties atpakaļ uz attēlu, mēs redzam, ka mums parādās tikai mūsu nosaukums. Vēl dažas būtiskas lietas, kas mums varētu noderēt, darbojoties ar opacity mask. Ja mēs nospiedīsim Shift un noklikšķināsim ar kreiso peles taustiņu uz masku, tad mēs viņu izslēgsim. Mēs ieraudzīsim bildīti, kāda viņa bija pirms maskas izmantošanas. Lai dabūtu atpakaļ, mēs atkal nospiežam Shift un noklikšķinām ar kreiso peles taustiņu. Ja tas gadījumā nestrādā, pārliecinieties, ka jums ir izslēgts Caps Lock uz klaviatūras. Un otrā opcija, ja mēs nospiedīsim Alt un noklikšķināsim uz masku, tad mēs ieraudzīsim, kāda maska mums ir oriģināli, pirms viņa tiek pielietota mūsu objektam. Un atslēgt atpakaļ atkal Alt un klikšķis uz masku. Visas šīs kombinācijas tāpat strādā arī Photoshopā. Ja jūs zināt to šeit, jūs varēsiet viegli pārslēgties uz Photoshopu. Vēl parunāsim par lūk šiem te ķeksīšiem. Pirmais ir Clip. Un šajā gadījumā nesajauciet šo clip opciju ar clipping mask, tas ir kaut kas cits. Ja mēs noņemsim šo ķeksīti, mēs ieraudzīsim visu mūsu oriģinālo bildīti un masku pa virsu tādu, kāda viņa ir. Caur šo masku redzam mūsu oriģinālo fonu. Šai gadījumā tas ir vienkārši fons, šajā gadījumā tas ir mūsu artboarda krāsa. Pēc noklusējuma automātiski ieslēdzas clip. Atkarībā no jūsu vajadzībām jūs izvēlaties vai to ieslēgt vai izslēgt. Tad šajā gadījumā mēs pagaidām to izslēgsim un noklikšķinot uz mūsu taisnstūri, mēs varam mainīt viņu. Ja mēs viņu celsim augstāk vai laidīsim zemāk, jūs redzat, kā mainās mūsu gradienta ietekme uz mūsu darbu. Tāpat, ja mēs nospiedīsim G burtiņu, tā kā tas ir gradients, mums viņš parādīsies lūk šeit. Tas mums strādās tikai tajā gadījumā, ja mums ir aktīvs aizpildījuma kvadrātiņš krāsu panelī. Un tagad mēs arī varam staipīt mūsu šos te marķierus un izvēlēties, no kuras vietas mēs gribam, lai mums sākas izpludinājums, līdz kurai vietai viņam ir jāiet. Tātad mēs vēl varam mainīt mūsu gradienta uzstādījumus tajā laikā, kad mums tiek izmantota maska. Atslēdzamies atpakaļ. Ko mēs varam secināt, ka opacity mask mums dod iespēju iegūt šīs te pārējas no vienas krāsas uz otru, no pilnīgi piesātināta objekta līdz pilnīgi caurspīdīgam. Tā laikā, kad clipping mask mums veido ļoti asas un konkrētas kontūras. Otrais ķeksītis ir invert mask. Mēs vienkārši apgriežam melno krāsu, pataisām par balto un otrādi. Tas ir, kā mums pašiem gribās. Pārslēdzoties atpakaļ uz pamatslāni, mums ir iespēja atslēgt sasaisti starp šiem te diviem slāņiem. Ja viņa nav atslēgta, tad mēs pārvietojam abus šos te slāņus
kopā. Viņi ir saistīti savā starpā. Ja mēs viņu transformējam, tad viņš arī transformējas kopā ar masku. Ja mēs pāraujam šo sasaisti, tad mēs ietekmējam atsevišķi vai nu apakšējo slānīti, vai nu masku. Lai uztaisītu tādu attēlu kā paraudziņā, mēs apstājamies uz maskas, mēs viņu pastiepjam līdz mūsu apakšējās bildes robežām. Ja mums pietrūks šeit vietas uzrakstam, tad mēs attiecīgi nospiežam G burtiņu un pavelkam gradientu nedaudz uz leju, un ja gribam viņu izpludināt vairāk, mēs to darām lūk šādi. Pārslēdzos atpakaļ uz attēlu un nokopēju šo te tekstiņu uz augšu. Un mums ir gatavais darbiņš. Tas ir paši Opacity Mask darbības pamati un principi. Tagad pamēģiniet uztaisīt kaut kādu savu darbiņu, kurā jūs izmantojat šo te pāreju, šo gradientu, kaut kādā veidā to saistīt ar tekstu vai citu attēlu. Pagaidām paldies par uzmanību un veiksmi jums darbā!